neatbrauc viņa beigās. Arti atslēdz lūdzu vārtiņus. Kāda ir dārza noteikumi? Es to pastāstīšu jums. Nu tā, tad ir divas lietas, ko dārzā nedrīkst darīt. Ja, tā pirmā lieta tā, ka nedrīkst neko plēst un bāzt mutē. Jo visi augi uz pasaules ir indīgi. Tas ir ļoti svarīgi sabiedrībai zināt, ne? Jo katra auga ārstnieciskā iedarbība ļoti dažāda, ja, jo robežas ar toksisko un terapeitisko iedarbību reizēm mēdz būt ļoti, ļoti trausla. Ja? Un tālāk mēs varam paskatīties jau šeit vienu mazu piemēru, kā strādā ceļvedis. Ceļvedis ir uz rokas. Un šeit mēs redzam tīruma kosa. Un tīruma kosai mums jau ir cipariņi, piemēram, divnieciņš. Un mēs skatāmies ceļvedī, ko nozīmē divnieciņš, ko nozīmē divnieks. Nierakmeņu šķīdināšana. Trīnieks. Organismā attīrīšana. Un 10. Prostatas problēmām. Ja? Un arī kaulodzītā un ginekoloģijā un aknām un arī vielmaiņai, redziet, šeit vairojusies arī pret augstu asinsspiedienu. Tātad šī te auga ārstnieciskā iedarbība ir ļoti, ļoti plaša, vai ne? Bet tas sastādītais ir kaut kad ir skaitīts. Pēc skaita tas ir apmēram vidējais ir 300 vienības. Ja? Un viņš skaities Baltijā plašākā ārstniecības auga ekspozīcija, jo botāniskajos dārzos parasti ir ap 200. Ja? Un sākās tas viss ar augu, kur mēs saucam par visas pasaules pārtikas tēvu, visas pasaules barības superproduktu. Un kurš tas ir? Lucerna. Alfa, tātad lucerna, sējas lucerna, jo tur ir ciparu jūra, ja? Un tad ir daudz vieglāk nosaukt, ko tas augs nedara organismam, nekā ko viņš dara. Ja? Un tā ir lucerna. Tur ir gandrīz visi B grupas vitamīni. Punkts. Te viens augs interesants. Ja? Tā ir daļā sirdspuķe. Un kam lieto daļo sirdspuķe? Es to pāntiņu stāstu. Dzīves priekam. Jā, sakneņi ļoti uzlabo gara stāvokli un ārstē sifilis radītas čūlas. Super, tātad tas ir saistīts. Jā. Ar labu noskaņojumu. Un ja man kādreiz cilvēki pārmet to, tev tur nav ravēts, tad es viņiem pajautāju vienkārši, kurš tev dabā ravēja? Un pats vērtīgākais vienmēr ir dabā. Tā ir simbioze, kad šie augi neaug bez nezālēm. Jā. Un tās nezāles ir zāles. Palīdz uzturēt ekosistēmu. Jā. No kurienes nāk tās praktiskās iemaņas, jums taču ir humanitāra izglītība. Sākums jūs interesē, tātad sākums ir mans vēdriņš, ja? Ļoti nosodāms padomju laika dzīvesveids, un rezultāts bija tāds, ka es neko nevarēju ēst. Es sapratīšu, ka man spiedīs un dedzinās un milzīgas problēmas bija ar kuņu gremošanas sistēmu, un tā es tam visam uzkāpu virsū jau uz fitoterapijas, un pats sapratu, ko tas nozīmē, un šodien es varu pateikt, ka 5. numuriņš kuņu gremošanas sistēmas sakārtošanai, ja tev kaut kas spiež vai dedzina, jau 15 minūšu laikā ir viss sakārtojis. Un šitā bija te viena krasta kaņepe un kasteņa. Jā, kasteņkaņepe. Bet tas ir retums. Man nekad es viņu neesmu varējis ievākt tik, cik man vajag. Ja? Bet ārstnieciskā iedarbība ir ļoti plaša, redz, ieskaitot ādiņu galvas sāpēm, kur vajag. Mums tiešām galvas sāpēm diezgan maz auga. Ja? Un tāpēc viņi būtu. Bet viņi var pavairot. Silfija labāk manis mūsu rakto. Kur tad ir silfija? Vai kāda silfija, redziet? Šitas tad zeltenais augs, tātad mēs viņu izmantojam tikai pret saukstēšanas, klepels, iekaisiem, gripām, astmām, plaušām. 7. Jā, bet senie indiāņi tās ziedu galviņas esot košļājuši mutes dobumu atsvaidzināšanai. Un man turisti arī kādreiz ņem un bāž mutē un košļāja, bet tad sako piebildīt. Bet urīns pēc tam briesmīgi esot smirdējis, un tad viss tā, Cik pirms tam jūs bijāt zinoši un varoši fitoterapijā visādiem procesā? Tieši tikpat daudz, kā jebkurš Latvijā, kurš nodarbojās vai ar fitoterapiju, vai vāca zālītes, vai kosmētikai, vai tam līdzīgi, visiem ir viens pantiņš. Ja? Es jau no bērnu dienām vecmāmiņai līdz uz mežu un pļavā vācām pelešus, likām maisiņos un tējām. Tā ir viens pantiņš, vai ne? Es domāju, ka latvieši tā ir auguši. Un ar mani arī nekas nav bijis savādāks. Un tālākā tā attīstība ļoti vienkārši arī. Visi zina, ko Limpeša ir mazpilsēta. Visi zina, ko tu dari, ja? Un tev kaut kāds fitoprodukts ir sagatavots, kas tev ļoti labi strādā, un citi arī to grib. Jo vienam ir tāda kaita, otram ir tāda, un tad lūdzu sagatavām un to sagatavo, to sagatavo, to. Un tas gāja tik tālu, kā beigās ir 26 veidi pulverizēta auga salikumi, jo tātad sauso ekstraktu salikumi, ja?
Visi šie 26 numuriņi, tas nav apsēsties pie galda un izdomāt, to nevar izdomāt. Tas ir tā, kā cilvēki to ir pieprasījuši. Ja? Un tagad jau tos cipariņus vairs nevar mainīt, tas ir kā akmenī iekalts, ja? Un tie 1000 klienti un nepieciešamība un rezultāti. Un redz, ka mana mīlīte īstā madara dzelteniem ziediņiem. Vai, cik skaisti. Jā. Ir ērtāk, ir daudz ērtāk savākt tomēr sēkliņas, ja, un pavairot tādā veidā, bet var arī ar stādiņiem. Tā nav neviens sēkliņām, es varētu savākt sēkliņu. Es domāju, ka viņi ir reiz jau novākuši. Nu jā, atmatā, šities jau ir atmatā. Sniega roze, ja. Man viņa nekad nav saugus tā, lai es viņu varētu izmantot jau kā pulveri, ja. Bet šeit ir jau daudz saudzes, skaisti, labi un vērtīgs augs ļoti, jo te ir ņem, kam grib vienkārši, ja. Ieskat tādu diabētiņu. Lielā ārstniecības auga ekspozīcija ir Jāņa Ulmis sarūpēta un kopā ar dēliem diendienā aprūpēta. Pirms gadiem 30, kad jūs sākāt, tā fitoterapija vēl nebija kļuvusi par tādu modas lietu kā tagad. Tā ir tāda taisnīguma rehabilitācija drīzāk. Tad es nesauktu par modas lietu, jo tā ir taisnīguma rehabilitācija, jo līdz, teiksim, kādam precīzi varētu teikt, līdz 1901. Gadam nekāda mākslīga sincētie medikamenti vispār nebija. Bija fitoterapija, homeopātija, osteopātija, visādas citādas lietiņas, ja? Tikai ne kaut kādas tur mākslīgas sincētās lietas. Ja? Un tālākais ir interesanti, kā tas viss attīstījās. Ja? Ameriku uzaicināja pie sevis tādu Abrahamu Fleksneru no Vācijas, jo viņam tur bija ļoti labi izdevusies izglītības reforma, lai reformētu visu Amerikas veselības aprūpas sistēmu. Ja? Viņš ļoti īstā laikā atņēma visiem ārstiem, osteopātiem, homeopātiem licenes, to vairs nedrīkstēja darīt, un kopš tā laika bija tikai tas, kā jūs teicāt, modē mākslīgi sincētie medikamenti. Jā. Nāc uztais mums bildiekš Salotka Golajā. Pacel augšā. Baigais augums ir dritvēkots. Salotka Golajā. Nu, man pietika viena. Par tiem lakstiem mums īpaši garajiem nav jāpriecājās, jo mēs jau izmantojam tomēr fitoterapijā tikai sakneņus, bet sakneņi ir tik nenormāli cieti, ja, ka ir ārkārtīgi grūti sasmalcināt, bet ir izdarāms tas arī. Šeit ļoti labi paauguši. Nu, no šī jau arī var Saldā kaut ko lakrica. uzvārīt. Saldā lakrica. No šī arī var uzvārīt kaut ko sevišķi, kur veidojās. Jāpapēt tikai. Šās te galviņas noteikti ir. Un ja vajag pavairot, viņš ļoti viegli pavairot, ar sēkliņām arī var pavairot arī. Un redzi, saaugstēšanās, elpcēja, gripas, astmas, un mums pietrūkst vienmēr augu, ko likt 8. numuriņā pret lieko svaru, ja, un šo liek arī pret lieko svaru iekšā, lai nerosinātu apetīti, ja, arī ādas slimībām un arī vielmaiņai vairogu dziedzerītiem sakneņus, bet viņi ļoti, ļoti grūti Jā, vairogu dziedzerīts, ka lēns ir, tad... Tu gribi latīnisku atrast? Nu, ja. Vai tā ir tā pati? Nu, ja, ka tā pati. Lakrica. Ekspozīciju atklājot, Limbažu muzejam uz brīdi bija aizdots paša Baumaņu Kārļa rakstīts himnas nošu materiāls. Jūs taču reiz bijāt Limbažu muzeja direktors. Nekad nav nācies nožēlot, ka sevi esat nokāvis kārtīgi vēsturnieku. Nu, es jau esmu savu misiju pildījis arī kā vēsturnieks. Manas pētnieciskā darba joms, tātad viena bija šī fitoterapija, vēsture un mūsdienu pieredze. Un otra tēma man bija brīvības cīņas, jauna grāmatiņa par Tēvzem brīvo, jūs mierīgi varat nopirkt jau Latvijā grāmatnīcās. Tas varētu būt pietiekami man arī kā vēsturniekam. Ja. Un kas varbūt labāks, ja tu pēti tēma, fitoterapija, vēsture un pieredze, ja tu to visu darīji praktiski, ja. Un praktiski pilnīgi līdz kaulam, ja. Bet kā mums patīk šitie te liniņi, ārprāts. Bet savāc tās sēkliņas, lai varētu viņas samalt un sapulverizēt, vai ne? Baigais darbs, tas ir baigais darbs. Šitais ir vienkārši ļoti liels darbs. Bet toties uzticēties tu var tikai sev un savām rokām, vai ne? Un tas ir bioloģiskais. Ja tu kādu lielu velkjālā pēc, tad ir tas viss zem āmura, vai ne? Tikai tas, ko pats. Ilzīt, nāc tik šurpu. Šī nu gan ir eksotika. Jā. Pļavā tādu neatradīsi. O, reku vībotni. Nu, tātad
rīciņu koks. Vai tu vari pateikt, kam lieco rīciņeļu? Skaistumam. Skaistumam noteikti. Meitenes esot, nu, protams, vēdriņām jau un tā tālāk, ja? Bet meitenes parasti ar rīciņeļu iezieda skropstas, ja? Un tad Lai viņas labāk auga aug. kilometru garumā un griezās arī pilnīgi. Tā kā meitenes pilnīgi noteikti to var paeksperimentēt, cik tas viss skaisti izskatās mums. Nu, un vēl dzemdības var ierosināt ar rīcinēju. Jā, bet nu vienkārši skaisti, vai ne? Skaistulis. Šis ir sarkanais, tātad rīciņkos, bet arī zaļie. Zaļie aug vēl lielākie. Jāsaka jau godīgi, kā ir, ne jau vairs tik ļoti ārstnieciskā, kā viņš ir dekoratīvais augs vairāk izmantojams, vai ne? Jo šeit jau ir runa par to, ka tā definīcija, visi augi uz pasaules ir ārstnieciski, tikai daži augi vēl nav izpētīti un atklāti šī ārstnieciskā iedarbība. Tātad visi augi patiesībā ir ārstniecības augi. Ja? Es kā neārsts vienmēr saku, tie ir veselības augi, un jūs kā ārsti noteikti sakat ārstniecības augs, vai ne? Jā. Tā ir tā atšķirība mums. Latvijā pastāv uzskats, es nezinu, kas viņu kultivē, vai ārsti vai farmaceiti, ka jā, ārstniecības augos tur esot kaut kāda ārstnieciskā iedarbība, bet, lai tā iedarbība parādītos, ir jāliek to ilgstoši, un tā iedarbība nav nekāda lielā, ja? Galīgi smuļķības. Pēc 30 gadu pieredzes es varu pateikt gluži pretējo, ka strādā vienkārši perfekti un ātri, ja? Bet kāpēc viņš strādā perfekti? Tāpēc, ka ir jāievēro daži pamatprincipi. Un tā pirmā tā tomēr ir tā bioloģiska audzēšana. Mēs nelietojam nekādas pesticīdus, herbicīdus, fungicīdus, jo nav vērts to augu saindēt un pēc tam indēties pašiem vēl citus indēt. Otrais punktiņš ir pilnīgi noteikti. Tātad vismaz augu novācot, kāpēc doktora Ģērmana šodien bija šeit, ja? Ir mēnesis fāzes jāievēro obligāti. Ja? Un trešā lietiņa, robeža starp dzīvo mirušo, tie ir 45 grādi. Tātad gan pie kaltēšanas, gan pie lietošanas nedrīkst pārsniegt no 45 grādus, lai tas viss strādā. Fenhelītis, tātad. Un, nu labi, var jau tam izmanto gan virs zemes daļas, gan arī saknenīšas, ja tur saņemās lielākas saknenīšas, bet pamatā ir, protams, lapas un lakstiņas, ja? Un tas ir nervu sistēmas sakārtošanai, kas pa smarušu. Pret saaugstēšanos, klepelcīkaistēm, gripām, astmām, plaušām arī, un arī aknu problēma, un arī pret aptaukotu aknu. Ja? Un vispār gremošana un tiem, kuriem pūšās Vēdriņi. vēders, neiet vēders. Kas par skaistuli? Mazajiem bērniņiem arī pie vēdera kolikām mamma dzer, bērniņam vēders Ļoti nesāp. nevainīgs fitoproduktiņš, vai ne? Super. Es 11 gadu vecumā sāku iet pļavā, algotā darbā pie savu mīļā tēta Artūra Treško. Viņš man ir apmācījis mūža garumā, kā tās lietas darāmas. Un tad pirms gadiem 6 mēs atvērām ar vīru pļavas aptieku Rīgā. Un tur mēs tā arī darbojamies šajā fitofarmakoloģijas lauciņā. Bet jūs kādreiz taču bijāt, normāli ārsti strādājat slimnīcā un tā, un tagad fitoterapeiti. Normāli. Nē, ir tā, Bet kas no kā, tā ir kaut kāda vilšanās klasiskajā medicīnā vai kas tas ir? Nē, tā gluži nav vilšanās. Tas ir vairāk par manām saknēm. Es esmu ārste homeopāte, es esmu izmācījusies klasisko medicīnu un arī homeopātiju un fitoterapiju, tas ir tādā mūža garumā. Es neteiktu, ka ir tāda, kad ir klasiskā medicīna un šī ir netradicionālā medicīna. Es gribētu, lai klasiskajā medicīnā mēs saprastu to, ka tas aspirīns ir arī šeit. Un ka vairāk tiek cilvēku ārstēšanā tiek pielietoti tieši šie dabas produkti. Nav vajadzīgs nodalīt tā, kad ir pūšļotāji un tie īstie doktori, bet var sadarboties. Kā lēk kāposti, dr. Solveigs Čilvjak, viena no labākajām atsārstiem Latvijā, pateica, actiņām nekas labāks nav par kā lēk kāpostiem. Dillēm, sirsniņā. Kā tur limuzīnā Jāna naktī teica? Lāsmiņa nesa vecmāmiņai. Dillītes sirsniņai, kā tu to zini, vai tiem skolā to māca? Jā, mums skolā to vēl māca. Viņa mācījās medicīnas institūtā toreiz. Bet tās visas zināšanas tur par slimībām, tur par cilvēku uzbūvi un tā tālāk. Kā tas viss nāca?
laika gaitā elementāri simtiem pētījumu par katru augu. Ja? Un tas arī manā kopsavilkumā, piemēram, 7. numuriņu, ja mēs ņemam pulverizēt augu salikumu, ja? Tad tur, lai atrisinātu šīs te problēmas, klepas, elceļa, gripa, plaušas un astmas, ja? Latvijas daba un mans dārs piedāvāja precīzi 174 augus, tātad 174 drogas, jeb sausos ekstratus, ko mēs varam izmantot. Un es savā vienā salikumā lieku tikai apmēram 25. Ja? Pasaulē tas, protams, ir dažādi. Vācijā tikai liek 2, Latvijā ārsta 5 līdz 9 lieciet vienā salikumā. Man vidēji tikai 25. Maskavā, kur fitoterapija ļoti augstā līmenī attīstīta korsunoviem un treskonoviem, ja? Tur viņi liek apmēram 50. Un Hipokrata laikos, tad 2,3 tūkstoši gadus atpakaļ vienā salikumā bija vairāk kā 70 augu ar to motivāciju, ko mēs neesam izrunājuši, ja? Lai tev visa kā būtu gana, vienkāršā valodā sakot. Ja? Un tas nozīmē, ja man ir 174 augi, tas ir 7. numuriņam, es nekad vienā nelikšu 174, man vidēji 25. Un tas nozīmē, pēc mēneša jūs būsiet šo te 7. programmu izpirkuši, es likšu kopā citu 7. un augu sastāvs apzināti jau būs mainīts. Un tas ir tas, kas ārstiem ļoti patīk, ka viņi saka, nelietojiet vien to pašu ilgāk kā mēnesi, un tas tā arī iznāk. Ja? Ir gan izņēmumi arī, piemēram, 20. numuriņš pret pazeminātu asinsspiedienu. Latvijā mēs varam dabūt kādas 16, 17 augus, un viss tur mums nav izvēles iespējas. Šī formula laikos mūžos būs vienāda, vai ne? Fitancīdus. Jā, bet ziednieks, Ziedonis Kārkliņš, ja, viņš to tūlīt ciest nevar, tas ir kapu augs, un viņš izdala negatīvu enerģiju un tā tālāk. Ja. Smaržo ļoti. Jā. Bet mēs mēģinām šeit arī vairāk kultivēt priedes, jo priedes ir tās, kas izdala rozā pranu pozitīvu enerģiju, atšķirībā no eglis, kas izdala negatīvu enerģiju. Tomēr piekrītam? Piekrītu. Un ko kadeķīts izdala? Kadeķīts vispār ir dievīgs. Kadeķīts, diemžēl, Latvijā ļoti gājas mazumā ir. Un kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas laikā ap 1920. 30. gadu viņi izmantoja kā armatūru māla kleķiem, ja? Jo nebija nekāda betona kluča un tā tālāk, no kā būvēt mājas. Ja? Nu, kas šis pa koku, kā tu domā, ir? Nu? Laikam jau pīlādzītis. Tas ir pīlādzītis? Kaut kā, viņi ir sapotēti kaut kā. Tas ir pīlādzītis? Viņi ir sapotēti. Un tas, ko jūs gribat jāieraug, to jau jūs neredzat. Āmulis. Āmulis. Nu, Man tikai viens izdzīvoja, ko es aizvedu. un šim āmulītim pat ir odziņas. Bet tā, Aronī, pagaid nopietni vienu koku viņš sapotējis. Jā, tā tad es vienu. Kaut kas to. 3 vienā. Bet tā, Eksperiments. un tad saka, ka Ziemeļvidzemē nevarot āmulīši ieaudzēt. Tas nekas kā parasīts, ja? Tā lieta ir tāda, ka visi tie cilvēki, kuri zem baltā āmuļa bučojās, tie paliek kopā uz visu atlikušo mūžu. Tātad vispār zinām patiesību. Tā kā mēs varam vienmēr izmantot šo te izdevību, ja? Noteikti. Šis ir tas, kas ir saliks alba. Baltais vītols, baltā vītola mīza ir dabīgais aspirīns. Ja? Tā kā aptiekā kādreiz aptieknieki ir draugi, un jūs prasat kaut kādu tur aspirīnu, mākslīgi sinzētā, viņi saka, labāk jau baltā vītola mīza, ja? Bet nu, rūkta jau gan, ja? Bet pie Covida vienkārši fantastiski noņēma pacientiem galvas sāpes, temperatūru ļoti labi mazinas, izsvīdina arī locītavu sāpes, mazinās muskuļu sāpes. Nu, kā jau aspirīns. Visas vainas un kaitas, doktora klātbūtnē saka, ja, ceļās nevis no tā, kā ārsti mūžīgi saka, no galvas, no nerviem, pilnīgi garām, tas tā nav. Bet lielākais pasaulē pētījums šajā jomā, viņš saucās Ķīnas pētījums, apliecina to, ka visas vainas un kaitas mums ceļās no 2 supersvarīgām lietām. No tā, ka ir ļoti, ļoti novājināta imūnsistēma, no tā, ka pārskāpināts organisms. Ja. Tiekam ar šīm 2 lietām kārtībā, viss būs labi. Kā jūs, Jāni, atradāt? Kādā profilā vai tā? Jānis ļoti nejauši uzgāju. Labi, es par Jāni zināju jau ļoti sen, bet es pati man nebija sanācis atbraukt līdz šim te fantastiskiem dārzam. Un kādā jaukā dienā vienā no sociāliem tīkliem ieraudzīju, ka tiek piedāvāts eloturkoka saknītes. Un nodomāju, kāda fantastiska izdevība, jābrauc pakaļ. Nu, brīvu dod, nu ko var. Un es atbraucu un es iepazinos ar Jāni. Un
esmu ļoti pagodināta, un es redzēju, kā viņš apietās ar tiem augiem, un tieši tas pats ir ar viņu pulveriem, ka viņi ir sakārtoti pa perfektām devām, diennakts devām, nekas nav pārsniegts, visi tieši tajās proporcijās, cik vajag. Un tā viņa tāda augu mācība ir tāda ļoti akurāts piegājiens visai tai augu lietai. Tā ir nevis tāda tantiņu lieta, bet tā ir tiešām tāda fitofarmakoloģija. Nu, bet pa brīvu izdāļāt cilvēkiem stādes, tas nav trakums? Un mēs tēt atbraucām un krējumu nosmēlām. Liela pateicība viņam par to, ka viņš tā ir dalījies gan ar savām zināšanām, gan ar saviem stādiņiem, un ka cilvēki atbrauca un to dārzu vienkārši apgāza riņķī. Un es domāju, katrs no viņiem ir dziļā pateicībā par to, bet mēs cēsīm aizvedām arī mums pie Dr. Treško tēja ražotnes ir arī diezgan paliels dārziņš jau izveidots. Visam ir gals un sākums, ir jāsaprot, kad ir jāiziet. Cilvēki vienmēr gaida to attaisnojumu, ka kaut kas beidzās, ir kaut kāds iemesls tam, ja? Iemeslu, vai tas ir valsts ieņēmuma dienas, kaut ko liek šķērs, droši vai pārtiks un veterānais dienas. Šeit nav nekā, mums ir viss kārtībā sakārtots. Un tāpēc 3 gadus jau esam gatavojies apzināti iet no tā visa projām. Un ne jau no apzināti meklējies, bet mani ir meklējuši, es saku, brauc precinieki, lai to šo mana darba turpināt. Ja? Un ir bijuši vairākas grupas, kas to ir gribējuši darīt, tā skaitā no Rīgas arī, un tagad pēdējā un tā svarīgākā un varbūt tā drošākā būs šī Dr. Tereško ģimene, kas to mēģinās darīt. Kādreiz te bija liela slīkšņa ar saugušiem kārkliem, un tad caur sviedriem un astīm rūpīgi visu ņēmām, iztīrijām, pludmalē arī uzbērām smilts un dīķi iekārtojām priekš zivtiņām, protams, un ūdensrozēm, bet tā kā mēs ļoti skaisti, protams, saimniekot, ja tad pērkam pa lielu naudu, zīves liekiem iekšā, tā skaitā stores un karpas un līģis, un otra galva mums var kaut kādi kustoņi, vai tie ir ūdri vai kaut kas tam līdzīgs, to visu ņem un iztīri. Ja? Tā mums veiksmīgi te viss notiekās. Izmet ūdenzāles. Un tagad ir tā, ka gandrīz jau gribās viņu bērt ciet, un kāpēc viņš vajadzīgs ir. Ja? Un šeit bija džungļi, te mēs iekārtojam, tagad mēs to saucam par meža parku, kas jums Rīgā vien var būt meža parks, ja? Man arī būs savs meža parks. Iztīrījām atkal no augšņiem, no ievām, no visiem. Un tagad sastādījām to, ko mēs gribam, lai tur augtu. Ja? Un pirmā rindiņa tā ir ar pīlāžiem. Ja mēs cerējām, ka man būs kaut kāda lielāka pēctecība, ka maniem dēliem tas viss interesēs, izrādījās, ne, viņam vairāk tehnika tikai. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc man tā darbība jāpārtrauc šobrīd. Ja? Pīlāži, kas ir ļoti plaši un daudzveidīgi. Viņi nekad pietrūkst vienmēr, ja? Un katru gadu nav, un tāpēc šogad, kad ir pīlāži, viņi jāsavās priekš 2 gadiem. Ka tie augi vai tagad no dzīve kļūst garlaicīgāk? Dzīve ir kļūst vienkārši savādāka. Ja tad, kad bija turisma ekskursijas, ja tad bija plānotājā, tur nebija dienas garumā, nebija pat 5 minūšu laika, lai ūdeni padzertos. No tā ir radusies ārkārtīgi slikta lieta, ka es ēdu vairs tikai vienreiz dienā vakaros. Tā ir tā, bet tagad pilnīgi cits ritms un ir savādāk. Un viena no opcijām šajā te laikā vakaros ir sagaidīt saulrietu, ja, un uztaisīt kādu kārtīgu fotogrāfiju. Un vēl tā lietiņa, ka beidzot es varu pievērsties dzejas grāmatām, kuras nav lasītas. Jo tur starp tām ir visur jāatrod tie dzejnieki veltījumi saulrietam, jo katrs saulrietis ir jāpavada ar attiecīgiem atbilstošām dzejas rindām. Ja. Ļoti īso Latvijas vasaru sagūstīt, ir ļoti milzīgs temps, milzīga enerģija, jāiegulta, ja, un atpūst jau tur nav. Un es gribu padomāt arī par sevi galā, vai ne? Būšu egoists. Un tagad man lekcija zāle pārvērst par sporta halu, tur ir galda tenisu un supiņu ezeram un velosipēdi un trenažieru. Tad es sāku domāt par savu veselību kārtīgi. Un tas viss nomierina? Tas nav ar nazi nogriezts, vai ne? Joprojām jau brauc. Tas šis te viss pašrociņām, ja? Jā, protams, te arī tas laiks paiet, jā. Un te ir absolūti tādas lietas, kas neaug uz lauku. Ja, piemēram, šeit mēs redzam vienu no pašiem vērtīgākajiem augiem, kas ir, viņš saucās arī nieru tēja, ja, tad ortosifona nierītiem nekas pasaules nav labāks par šo te augu. Un viņu vajadzētu censties pavairot
un izplatīta. Tāda izstāsta papīros tabaka. Īstā tabaka tāda šeit mums ir Dioskoreja. Šeit Tereško ģimenei aug vitānija, jeb citiem vārdiem saka ašvaganda, jeb vēl saka ziemas cirši. Ja? Verbena, tā dārzniecības verbena mums jau ir novākta. Vienreiz, tagad viņa attaug otrreizīt. Nu, un pa labi, pa kreisi tātad tomāti, cik tik vien var. Kaimiņiem, draugiem pa labi, pa kreisi, ja ārstniecības augstam vairāk nav jāaudzē, platība paliek brīva, mēs varam mierīgi nodarboties ar dārzkopību. Tāda skaistlīte ir kailā trūkuma zālīte, saka, Latvijā plaši izplatīta nezāle esot. Ja? Es nekad nebiju viņu atradis, sēkliņas ir no Kanādas, un tagad man viņas sāk izplatīties Latvijā. Ja? Nu, ko jūs domājat par tām invazīvajām sugām? Tur no viņām ir kaut kāds labums? Ir labums arī, vienkārši pārāk liels tas labums, pārāk daudz tā labuma, ja? Sapsināt vajag. Nu, un te vīķīti, ja tas ir tas augs, ar ko pirmie cilvēki Ādams un Ieva aizsedzās. Vīķīti arī aug ļoti labi. Ir bijuši gadījumi, ka pārsiem arī uz lauka, bet tad viss augšējā daļa tiek nosalst, un tad atkal no augšas, zem no apakšas. Es šodien skatījos uz jums abiem, rādījās, ka jūs esat tādu klausīgu mācekli. Vai ir jau kādas opozīcijas pazīmes arī? Nē, es esmu paklausīga, bet spuraina tajā pašā laikā. Man patīk vērot un paņemt mācības, ko es varu paņemt, jo man tēvs ir ļoti daudz ko iemācījis, īstenībā visu, ko es zinu, viņš man ir iemācījis par augiem sevišķi. Bet šeit es atkal paskatos no citas skatu punktu, jo tas, ko es esmu darījusi, es esmu gājis savvaļas pļavās, bet šeit ir ieguldīts ļoti milzīgs dzīves darbs, lai vispār tādu dārzā audzētus, visā šajā lielajā dārzā tie augi, viņus jau tādu pļavā nevar atrast daudzus no tiem, viņi ir arī eksotiski, un tas ir pilnīgi tāds cits piegājiens. Tur Jānim ir tā bijusi tā izdevība iet pa savu dārzu un ar katru augu tā sasveicināties, un tā ir atkal tāda cita pieeja un cita auga enerģija, ka viņš tiek apčubināts. Tu ar telpaugiem ar to pašu redzēt, ja, ka viņš ir drusciņi ar augu ir jāsazinās. Es vēl būšu uz skatu uz kādus mēnešus 4 varbūt, ja, kamēr mani iepriekšēji krājumi, kamēr mani fitoprojekts beigsies, un tas būs viss, vai ne? Un tad mans telefons klusēs ilgāku laiku, vai ne? Un tad es braukšu makšķerēt, iemācīšos spinningot, ko es neprotu. Tad es saulrietus publicēšu Facebookā katru gandrīz vakar. Ja. Bet saka jau arī, ka pensijā grūti no brīvdienu. Jā, arī taisnība. Tas jāizbauda pašam katram. Es tikai domāju, vienkārši ir jāsāk dzīvot, jādzīvo ir nost. Un dzīve ir jāņem vieglāk. Nav ko iespringt, ir jādzīvo vieglāk.